nav nekāda jēga viņam tur stāstīt un kaut ko teikt, kad viņam ir lielas emocijas. Tā ir taisnība. Tiešām nav jēga tajā brīdī neko teikt, neko darīt. Jūs nevarat neko daudz izdarīt. Bet ja mēs preventīvi iedodam, tad mēs varam bērnam palīdzēt, jo mēs panāksim to, ka neveidosies tās situācijas. Mēs nevaram izslēgt to, ka bērna attīstībā tās situācijas kaut kad pa laikam būs, bet tās situācijas noteikti nebūs tik ekstrēmas, ja mēs laicīgi bērnu būsim tā kā apmācījuši, gan šādi komunicējot, gan piedāvāt viņu veicinot domāt par šīm emocijām, saucot viņu emocijas un arī paši ikdienā par šīm emocijām komunicējot, un līdz ar to arī bērns pats zinās, kā viņš ar šīm emocijām tiks galā. Un ja šo dara jau no zīdēniša vecuma, tātad, kad zīdēnis ir visam maziņš, sauc viņa emocijas vārdā, pirmkārt, jo viņam ir šīs emocijas. Ja mēs saucam tās situācijas, kur viņš atrodas, tu nokriti, tu sasities,